Dažs labs idiots nemāk parkoties, nobrauc slīp un pēc tam uzbrauc uz manai mašīnai. Tā kā tur ir kameras stabili un tūlīt sameklēt, ko šī idiots izdarīja. Tātad par šo ar gadījumu es nebiju pārliecināts, kurā vietā tas tieši bija noticis, tāpēc, kad es Rīgā plazā biju noparkojies, kur, kā jau minēju, bija slīpi noparkot mašīnu, un man arī nebija iespējas normāli noparkoties, es noparkojos kaut kā pa vidam. Un pēc tam mēs braucām vienu vietu, kur arī noparkojamies netālu no Domīnas, un tur arī man priekšā stāvēja pelēka mašīna, tieši tajā otrajā vietā pie Domīnas bija parkings, tas Rīgas parkings, uz ko šī zvanīja uz viņiem, viņi teica, ka viņiem tur kameras nav un tā tālāk, bet es pēc tam aizgāju uz policiju, uzrakstīju iesniegumu, un pēc tam jau es devos mājās, un reāli, kad es atnāku mājās, es vispār pačekoju telefonu, tāpēc, ka man reti sanāk telefonu pačekot, es tik bieži vienmēr kaut ko nokavēju, ka man kāds kaut ko raksta un tā tālāk. Un es pačekoju telefonu, un man cilvēks jau uzrakstīs ziņu, kad ir noskrāpējuši manu mašīnu, bet viņiem bija jādodās bērni, kā jāvar mājās, viņi atstāja man uz loga zīmīti, un